Labvakar! Es esmu Gatis Murnieks, un jūs skatāties topošo uzņēmēju sacensības firmas noslēpums, kurā jūsu acu priekšā rodas jauni uzņēmēji un viņu firmas. Šodien sacensību dalībniekiem ir jāpārliecina žūrija, ka viņu topošais bizness ir tā vērts, lai viņi iekļūtu finālā un turpinātu sacensties izšķirošajā cīņā par 10 000 latu. Viņi ir 6, bet vietas finālā ir tikai 4. Spēles dalībniekus vērtēs uzņēmumu grupas Draugiem Group.com attīstības vadītājs Mārtiņš Labāns, uzņēmuma Cēsu alus valdes priekšsēdētāja Eva Sietiņsone Zatlere, SEB bankas lielo uzņēmumu apkalpošanas pārvaldes vadītājs Kārlis Denēvičs, vairāk uzņēmumu dibinātājs un īpašnieks Rīgas Tehniskās universitātes docents Jānis Caune, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras ārvalstu investīciju piesaistes eksperts Jānis Bolberts. Līdzās citiem mājas darbiem, ko sacensību dalībniekiem uzdeva žūrija, viņiem šodien ir arī viens kopīgs mājas darbs – sava produkta reklāma. Lieto Mable. Jūs būsiet lokani un tikpat veseli kā es. Antons Stepānovs ir iecerējis ražot koka brilles. Viņš plāno sadarboties gan ar optikas, gan modes saloniem, kā arī gatavot klientiem brilles pēc īpaša pasūtījuma. Šis ir pirmais no, principā, demo kolekcijas ar Swarovski akmeņiem. Šāds te ietveriņš, ļoti elegants. Iepriekšējā tikšanās reizē žūrija uzdeva Antonam mājas darbu – sastādīt sava uzņēmuma finanšu plānu tuvākajiem gadiem. Aprēķins ir loģisks un pamatots, tā kā visu cieņu, tad tu esi normāli pastrādājis. Pēc 2 kārtām Antons ir pārliecinošs sacensību līderis. Arī aizvadītajās 3 nedēļās paveiktais darbu saraksts ir ievērojams. Viņš ir ticies gan ar jauniem sadarbības partneriem, gan ražošanas ekspertiem un mentoriem, kuri atzinīgi novērtējuši viņa paveikto, taču saskatījuši arī riskus biznesa attīstībā. Kā biznesmenis viņš joprojām ir viens. Un tā, man liekas, ka tā lielākā problēma. Viņam nav līdzvērtīga partnera, ar ko parunāties. Tāpēc arī viņš meklē cilvēkus, mentorus un tos cilvēkus, kas tiek piedāvāti, ar kuriem parunāties. Un, ja viņš neatradīs sev līdzvērtīgu partneri, nezinu, nozare, investoru savā uzņēmumā, nu, tad viņam tā sāpe kādu brīdi vēl būs. Viņam vajadzīgs otrs cilvēks. Antons jau ir atradis ražošanas telpas un konsultējies ar kokapstrādes ekspertu uzņēmēju Raimondu Drivinieku. Pie nelieliem apjomiem šis pasākums ir pilnīgi nerentabls. Ja palielina ražošanas apjoms, tad jā, ražošanas apjoms un, teiksim, to piedāvājumu klāstu, viņš bija ieciklējies uz optisko brīļu rāmju ražošanu. Es nedomāju, ka pie tā vajadzētu apstāties. Vajadzētu radīt saules brīļu kolekciju. Uzklausot Antona biznesa ieceri, Raimonds Drivinieks izskaidroja Antonam, kāds darba galds būtu vispiemērotākais koka brīļu ražošanai. Tas maksā gandrīz 8000 latu. Ko es vēl iegūju no šiem uzņēmumiem, es sapratu, cik man vajag lielu komandu, lai es varētu sākt nopietnu ražošanu. Un mani pārliecināja, ka 4 cilvēkiem man iekļaujot pilnīgi pietiekami, jo lielākoties tā aparatūra var to izdarīt pati. Par kapacitāti ir plānots, kad principā tie ir kaut kādi līdz 400 ietvariem mēnesī. Viens no Antona koka brīļu izplatītājiem līdzās optikas veikaliem būs modes salons Melleus. Uzmetot pirmo skatu šīm brillēm, es varētu teikt tā, ka man bija dalītas jūtas, jo man pašai nav vajadzīgas optiskās brilles, līdz ar to man ir ļoti grūti iesties to klientu ādā, kam būtu vajadzīgas šādas. Un man uzreiz arī, protams, salona dēļ vairāk interesē tieši saules brilles, uz ko Antons sākumā varbūt nebija tik atsaucīgs, bet beigās mēs tieši viņu pārliecinājām par to, ka tieši saules brilles būtu tas, kas vislabāk arī, kā saka, pie mums varētu iet. Es izveidošu 8 modeļus tieši Melleus kolekciju, kas būs izstrādāti ne tikai no koka, bet es pievienošu tam vēl papildus pievienoto vērtību, kas būs sudraba detaļas, kā arī emaljētas detaļas.
Antons ir ņēmis vērā ieteikumu ražot saules brilles. Viņš ir pasūtījis saules brīļu optiskās lēcas pirmajām 100 brillēm un izgatavojis pirmos paraugus. Es esmu strādājis pie izejas arī uz Eiropas tirgiem. Šobrīd esmu aizsūtījis 2 eksperimentālos modeļus uz Parīzi, kuru viņi tiks pārdoti. Un, ja viņi tiks pārdoti ātri, tā teikt, ja būs interesi klientiem par šo produktu, es jau varēšu sūtīt kastēm partijām jau uz ārzemēm arī šīs saules brilles. Man ir krāsns. Un kā es pieliekšu sabikstītu rogles, tā viņas man sadegs. Kā tu domā, tur zini kāds karstums? Visu sacensību dalībnieku mājas darbs šajā kārtā bija izveidot sava produkta reklāmu. Tā parādīs spēles dalībnieku izpratni par savu produktu un par saviem klientiem. Galvenā mērķa auditorija ir jaunieši, kas ir, tā teikt, pašpārliecināti, brilles personībām varētu būt sauklis šim video. I got the dog on a leash, but he takes me out for a walk. I got a dog on a leash, but he takes me out for a walk. I got a dog on a leash, but he drags me up and down the block. Hey, 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 I feel like half a man. No dabas, ar stilu. Tad tu paliec pie tā, ka tiešām tie ir tieši jaunieši, ja? Tā galvenā mērķa auditorija. Saulesbrilļu auditorija būs jaunieši, un tieši tāpatās es negribu atteikties no individuāliem pasūtījumiem. Tas ir tā cita summa, tas ir varbūt cita pievienotā vērtība tam individuālam pasūtījumam. Nākotnē Antons plāno atvērt arī savu optikas salonu. Es mēģināšu uztaisīt varbūt kādu nestandartu optiku un arī mēģināšu paplašināt savu tādu piedāvājumu loku, arī redzes pārbaudes, tad varēšu piedāvāt. Šitais no mārketinga viedokļa, man liekas, ir baigi bīstam, jo tu sāksi konkurēt ar saviem klientiem, un visi tavu klientu šito dzirdot, nu nezinu, vai tagad gribēs ļoti tevi balstīt. Kad mēs sēdāmies pie apaļā gādu, es reiz teicu, ka es gribu tirgot jums, bet es pats arī gribu kaut ko tirgot. Ja? Tā tad mēs jau to principā tā formulē, tad, protams, ka piekritīs, bet vai tu teici, ka tev būs savs salons? Man pat rekomendēja, kā viņu uztaisīt labāk. Man vajadzētu stikla sienu un apmeklētājiem rādīt vienlaicīgi, kā šo elementu, kā viņus taisīt. Antons ir sagatavojis arī eksperimentu, lai beidzot pārliecinātu žūriju par koka brīļu izturību. Ļoti liela problēma bija izdomāt, kā viņas salauzt, tādēļ, kad laust viņas tādā veidā, ka šādi ir diezgan garlaicīgi, tur var kilogramus likt klāt viņām. Bet nevar salauzt. Ir salauzt grūti. Es padomāju, ka pats vienkāršākais veids viņas salauzt šādi šķērīties. Vienu kāju uz leju, otru uz augšu. Sākam skaitīt. 2, 4, 6, 8, 10. Iekarot briļu kājiņā 475 gramus, tā izkustējās tikai par pāris centimetriem. Nu jāatzīst, es vakar vienas pārlauzu uz 400 gramiem uz pusēm. Testējot. Kā kuru reizi sanāk, kādu sanāk uztaisīt. Nu, vienreiz bišķi sūdīgāks koks un viss tev ir vesela partija prāķiem. Sūdīgāks baļķis patrāpās. Kas tas aktuālākais šobrīd, pie kā tu strādā, kaut kādas tās lietas, problēmas līdz finālam, ko tu gribi vēl atrisināt? Šobrīd man līdz galam nav atrisināta lieta, kā ir ar ražotni kā tādu, proti tur noteikti ir kaut kāda ugunsdrošība. Nezinu, kaut kāda noteikti pēc dienesta ir jāsauc, kas to akceptēs. Man šobrīd, Pēc dienesta cerams, nē. Vai mums ir vēl kādi jautājumi? Nē, tiekamies finālā, es domāju. Man patīk, kad viņš ir tā kā ļoti fokusēts, viņš pārāk nekoncentrējās uz to, ko mēs viņam vaicājam. Viņam ir skaidrs savu vīziju, un viņš viņu vienkārši spiež mums virsū. Man liekas, tas ir katram veiksmīgam uzņēmējam raksturīgu īpašību kopums. Inese Ziņģīte iecerējusi ražot rāpošanas trenažieri. Tas noderēs ne tikai veselīga dzīvesveida piekritējiem, bet arī kā rehabilitācijas palīglīdzeklis pacientiem ar mugurkaula traumām. Tieši ar rāpošanu Inese pirms daudziem gadiem sāka ilgo rehabilitāciju pēc smagas traumas. Es rāpoju visu mūžu, jo man bija lausts mugurkauls, un es viņu izrāpoju un sasniedzu dzīvē visu, ko ir sasnieguši visi cilvēki, kas ir bijuši veseli. Tagad ir slimi.
Iepriekšējā tikšanās reizē uzzinājām, ka Inesei ir sadarbības partneri konstruktori Dzelzceļa institūtā, taču viņai nebija zināms potenciālais ražotājs un trenažiera ražošanas izmaksas nebija veikti nekādi finanšu aprēķini. Lai saglabātu cerības turpināt sacensības, Inesei un viņas partneriem šī ir pēdējā iespēja pierādīt, ka viņiem ir ne tikai ideja, bet arī plāns, kā to komercializēt. Mums piešķīra biroja telpas tajā pašā Dzelzceļa institūtā, un Mezīškungs bija stāvā, tā teikt, sajūsmā, kad mēs tur darbosimies, jo apakšā ir darbnīca, un īres maksa būs ļoti zema lats par kvadrātmetru. Inese un viņas partneris Mārtiņš ir atnesuši trenažiera modeli, kas izgatavots no finiera. Tas ir modelīts, lai parādītu, uz kāda principa darbosies tā visa padarīšana. Šādi ir pareizas rāpošanas kustības. Mēs izlēmām, ka darba procesā viņu var sadalīt un būs no 4 daļām skaistā somā un izgatavots no betonfiniera. Betonfinieris ir spīdīgs, glancēts, ļoti skaists. Kā jums tas ražošanas process tagad ir? Vai jums ir tas partneris, kas process varētu notiks ražot? tur darbnīcās. Jā, mums ir viņi ir arī atsaukušies, kas ir izveidošos modeļus. Bet tā kā nākotnē ir arī no metāla, tad šajā laikā ar mums ir sazinājies, atsaucies metāla apstrādes uzņēmums Liepājā, tā direktors Ģircenčevskis, kurš ir gatavis pieteicies palīdzēt mums. Bet kaut kas ciparos jums ir iezīmējies, parēķināts, jo, man liekas, tā ideja ir sociāli forša un feina, bet īsti nav skaidrs, kur tur jums ir bizness. Bizness, pagaidām bizness mums. Pagaidām, tā kā teikt, naudas nav. Iepriekšējās kārtās Inesē nebija arī precīza finanšu plāna, kā viņa sava produkta un uzņēmuma attīstībā ieguldīs 10 000 latu, ja uzvarēs sacensībās. Šoreiz viņa to sagatavojusi, kā arī noskaidrojusi koka trenažiera pašizmaksu un cenu. Pirmajā gadā Inese plāno saražot 5 eksperimentālus trenažierus. Viens tad maksās 200 lati, kad viņš būs gatavs. Jā, bet pārdot, un tā pārdošanas cena šobrīd šādam koka modelim? 150 lati. Bet pagaidiet, jūs gribat pārdot lētāk nekā jūs viņu saražosiet, jā, iesākumā vai? Pirmajā gadā tā izklausās. Ja 5 saražo un 10 000 iztērēt un pārdod pa 150, tur ir vienīgi mīnus. Cik jums ir jāuztais, lai jūs būtu pa nulēm kaut vai? Tas būtu tā kā jāparēķina, ne pirms sākat ar to nodarboties. Un cik ilgā laikā? Mēs pilnīgi saprotam, ka mums ir jāmācās, mums ir jāpiesaista jauni cilvēki, jo mēs nespējam ar savām kompetencēm tikt galā. Kurš jūsu komandā ir speciālists biznesā? Neviens. Draugi, neņemiet ļaunā, bet mēs tiešām šeit vērtējam biznesa plānu. Un pārējie mums prezentē biznesa plānus. Jums īsti nesanāk prezentēt biznesa plānu. Jūs prezentējat produktu. Cienījamie mīļie Latvijas iedzīvotāji, es jums savās nodarbībās esmu mācījusi rāpot jau 11 gadus, kā maziem bērniem. Tagad es cenšos radīt trenažieru rāpošanai, un tas tik tiešām ir lielisks rīks. Un jūsu muguras būs veselas, bez deformācijām, bez trūcēm. Jūs būsiet lokani un tikpat veseli kā es. Ja vēlaties iegādāties trenažieri, varat jau pieteikties mājaslapā www.inesezingīte.lv. Uz redzēšanos! Ko jūs gribējāt ar to reklāmu panākt? Kādu auditoriju uzrunāt un kā jums pašiem šķiet, kā jums tas ir izdevies? Auditorija visu Latviju. Man vispār nav vietas, kur mani nezinātu. Es, piemēram, jūs nepazinu līdz šai spēlē, tāpēc... Tieši iemesla dēļ mums ir varbūt arī nepieciešams kaut kāds ieguldījums reklāmā. Jūs rādat reklāmas materiālu, kurā jūs uzrunājat cilvēkus, un mēs parādām šo te internetu vietnes adresi, bet mēs neparādām produktu, mēs neparādām skices, mēs nestāstam, kas būs tā priekšrocība katram konkrētiem cilvēkam. Kādi ir tie iemesli, kāpēc? Iemesls uz skicēm ir tieši tas, ka nedrīkst nevienu skici parādīt, kamēr nav apstiprināts patents. Ir skaidrs, ka jūs esat attīstījuši produktu, centušies mums pārliecināt par to, ka to var gatavot no betonfiniera. Mēs būtu priecīgi redzēt biznesa plānu. Par ziņģīti mums viss ir skaidrs. Steins ir tas, kas ir palicis neatbildēts. Angliski ir tāds termins substance over form. Un šī gadījumā šī forma ir ļoti
skaidra un saprotama. Respektīvi, Ziņģītes kundze savu personību ir ļoti izteiksmīgs šī projekta virzītājs. Problēma ir tā, ka nav substance, jeb saturs. Guntis Čoders iecerējis atbrīvot mūsu makus no daudzajām lojalitātes kartēm, apvienojot tās vienā uzlīmē. Iedosim tādu kā mazu etaloniņu. Viņu ērtākajā gadījumā būtu uz telefonu uzlīmēt, var arī vienkārši makā turēt vai kaut kur citur. Guntis plāno pelnīt, iekasējot no tirgotājiem abonēšanas maksu par sistēmas izmantošanu, kā arī izstrādājot viņiem individuālus klientu lojalitātes programmu risinājumus. Iepriekšējās kārtās Guntim lielas grūtības sagādāja savu produkta prezentācija. Žūrijai bija grūti izprast, ko viņš piedāvā un kādi ieguvumi būs klientiem. Mēs tagad patērējam 10 minūtes vienkārši, lai saprastu, kas tad tur notiek. Šodien Guntis ieradies kopā ar vienu no saviem pirmajiem klientiem, pasākumu un festivālu rīkotāju Aivaru Līpenīti, cerībā, ka abiem kopā labāk izdosies izskaidrot žūrijai produkta būtību. Savu uzstāšanos Guntis sāk ar reklāmu, jo viņu prātā kliedēs žūrijai neskaidrību, kā darbosies Valmo. Šādu nosaukumu viņš devis savai platformai. Neatceros, ka šodien ir pēdējā diena, kad var apmainīt tos lietas. Jā, protams. Šodien viens būs pirmais mājā. Ideja tāda, kad Laurai viena Valmo karte vai uzlīme makā ir šī gadījumā, un tad man ir daudzās klientu kartes uzlīmītas. Laura savukārt iet visur, viņai tas viens, kas maksas ir līdzi, viņai nav ne jātais jāmeklē, viņa tik caur maku tas viss nolasās, līdz ar to viņai nav jātais un jāizvāk arī karti ārā. Viņa caur maku var gan uzlīmes parādīt, gan kuponus parādīt. Viņa arī durvis attaisīja vaļā ar to pašu čipu, tā kā iespējams arī ar pieejas kontrolēm savienot, un to pašu čipu var izmantot kā durvīm atvērt durvis. Varbūt beidzot pienestēsies Valmā? Nē, nav. Iepriekšējā kārtā Guntis solīja, ka atnesīs nodomu protokolu ar vienu no lielajām mazumtirdzniecības veikalu ķēdēm. Tā mazumtirdzniecības ķēdes neesmu dabūjis slimības dēļ. Tā marketinga direktors ir saslims, bet šis te ir ar nodomu protokols ar uzņēmumu, kurš attīsta tieši turistiem, lojalitātes programmu Krievu turistiem. Nodomu protokols var noslēgt arī ar tevīm. Bet fakts ir tāds, ka neviens nav redzējis, kā izskatās. Bet tas nav tas galvenais, par ko tu visu laiku mums stāsti, par veikaliem. Tagad ir par turismu uzņēmumu runā. Ne, turismu, viņi tāpat aparāti un viss tiks izlikt pa dažādiem. Tas ir viesnīca, restorāns un tā tālāk. Darbība princips pilnīgi tas pats. Vienkārši Krievu turistam ierodoties Latvijā, viņam ir tā kartiņa, un tas princips ir līdzīgi kaut kas kā weekend box, ka viņš ir iegādājis kaut kādu komplektiņu, un staigājot pa Latviju, viņam ir iekļauts tajā komplektā kaut kādās vietās atlaides vai bezmaksas kaut kādas lietas. Izstāstīja no otras puses, no patērētāja puses, no uzņēmēja puses, kas būs tavējie labumi un kā tu viņi plāno lietot ikdienā? Mēs to izmantosim pirmkārt, lai uz šīs kartes, uz šīs platformas saglabātu pasākumu biļetes un pēc tam tās izmantotu ieejai pasākumos, atkārtotām ieejām un tam līdzīgi. Otrs, mēs slēgsim klāt arī mūsu partnerus, festivāla sponsorus, citus dalībniekus, kuri varēs piedalīties šajā programmā. Viens tāds pavisam vienkāršs piemērs, teiksim, ja Cēsu alus, piemēram, ir festivāla partneris, tad, un, otrs partneris ir, piemēram, Gunta minētais mazumtirdzniecības tīkls, tad uzrādot šo karti, novelkot vai nopīkstinot šo karti, Cēsu alus 4-pakai, super cena īpašā. Man kaut kā godīgi sakot, jau kuro raidījumu tomēr nesanāk saprast, ko te jūs tur īsti darat, ar ko te jūs īsti tur esat izcili. Varbūt vaina manī, bet mums ir Baltic Miles, ir Galactico, ir viss kaut kas. Jā. Es domāju, tas ir laika jautājums, kad Galactico, Baltic Miles izdarīs to pašu, un kā tad jūs konkurēsiet? Man nav skaidrs. Būs laiks, kad viņi to izdarīs. Mēs to izdarīsim tuņām pēc 2 mēnešiem. Jā, manuprāt, tas ir jā, bet viņi var izdarīt, viņi var atļauties to izdarīt pēc 6 mēnešiem, bet vienalga, viņu tā masa jau kritiskā ir sasniegta. Jums vēl tas ir jāsasniedz. Guntis žūrijas izvērtēšanai atnesis arī iepriekšējā reizē lūgto finanšu plānu. Kaut kādu pēļņu arī te var redzēt? Plāns tāds līdz 25 000 man nekas nepaliks pāri, jo
uz nākamo gadu optimālais... Līdz 25 mēnesī, ja? Jā, jo optimālais, ko plānojam, kad uz nākamo gadu mums jābūt 20 cilvēku komandai, tas nozīmē, tik līdz būs vairāk ienākumu, tad mēs arī vairāk cilvēku paliksim, jo ir jāturpina attīstīties. Bet izstāsti, jums viss notiek. Klienti ir, nodoma protokoli ir. Jums vēl vajag to mūsu naudiņu? Šie ir tā, ka tas pats tehnoloģiskais uzņēmums un mazumtirdzniecības ķēde, viņi ir gatavi darīt, bet mums no savas puses ir jāsagatavojās. Aivaram būs bišķiņ cits risinājums, viņam būs mobilais risinājums. Līdz ar to mums ir jāsagatavo platforma arī tam pašam Krievu turistu lojalitātes programmai. Tagad tu man bišķiņ nojauc to filmu, ja līdz šim man tā kā bija skaidrs, kas ko kā. Bet tagad no tā tava stāsta iznāk tā, ka tev faktiski tā nauda vajadzētu, lai vispār radītu to sistēmu. Tev viņa pat vēl nav. Nē, man vajag to elastīgumu, pašapkalpošanās maksimāli izstrādāt vairāk. Šobrīd mums ir manuāli katrs jāpieslēdz. Mēs gribam izstrādāt, lai tas notiek pašapkalpošanās veidā. Vispār esam redzējuši, kad ir un kas strādā? Nu, mēs neesam redzējuši. Vai es atkal muļķīgi jautājumu? Nē, Bet kāpēc mēs neesam redzējuši? Tam mums jātic diviem kungiem, kas apgalvo, ka kaut kas tur ārā ir un strādā. Es neticu. Es laikam nostāšos šajā brīdī Gunta pusē un teikšu, ka viņš ir pataupījis vissvarīgāko un nozīmīgāko lietu savu projektu kontekstā līdz pēdējiem. Cerēsim, ka mums būs pietiekami daudz pacietības žūrijai, lai tiešām sagaidītu to 28. un redzētu. Viņam neizdevās runāt labāk kā citām reizēm. Tas rada bažas par to, vai viņš spēs uzrunāt tirgu reālajā dzīvē uzņēmumus, lai gan viņš jau šobrīd sniedz piemērus, kurā viņš šo veiksmīgi izdara. Pēc reklāmas pauzes skatieties. Rokas trīc, viņa nostrādāja pilnā. Darīs pats. Tad jau mēs neesam vajadzīgi. Nu, faktiski, jā. Pirmajā gadā ir paredzēts 1 miljons zaudējumu. Šodien sacensību dalībniekiem ir pēdējā iespēja pārliecināt žūriju, ka viņu topošais bizness ir tā vērts, lai viņi iekļūtu finālā un piedalītos izšķirošajā cīņā par 10 000 latu. Raidījuma turpinājumā uzzināsiet, kā savus uzņēmumus veido velosarga autors Kristians Līcis, koka rokas pulksteņu idejas autors Viesturs Liepkalns un mārketinga tīkla Mablet idejas autoru runas vīrs Oskars Putniņš. Kristians Līcis ar inženieriem Kasparu un Gati ir izgudrojuši velo signalizāciju. Tiklīdz zaglis centīsies pārkniept drošības trosi, signalizācija iedarbosies un piesaistīs apkārtējo uzmanību. Lūdzu, bļaus, jā? Pietiekoši kaitinoši un pietiekoši skaļi, lai pievērstu uzmanību un lai cilvēki paskatītos un arī ar laiku zinātu, kas notiek un mēģinātu pārtraukt to zādzību. Līdzās velosargam Kristiāns iecerējis veidot ritiņbraucēju brālību, kuras biedri sargās viens otru braucamos. Šim nolūkam viņam plašai sabiedrības daļai jādara zināms, ka ir nopērkams velosargs un jāpopularizē pati signalizācijas skaņa. Viens no veidiem, kā to darīt, ir reklāma. Tā šajā kārtā ir visu sacensības dalībnieku obligātais mājas darbs. Laikā, kad par zemi valda noziedzība un ne visu cilvēku sirdīs un prātos mājo taisnīgums, kad tikai stiprie var atturēties no zagšanas. Laikā, kad cilvēki meklē alternatīvas pārvietošanās veidus, kam tu uzticēsi savu braucambrīdu? Protams, mēs varbūt esam pārāk dramatiski, bet kam tu uzticēsi savu velospēdu drošību? Velosargs, tavs draugs un tavs aizstāvis. Es tik dzirdēju, ka sieviete bļauj. Sieviete bļauj, bet tur nebija pī. Un nebija pī. Veidojot reklāmu, tikos ar Rīga radio direktoru. Viņš arī bija ieinteresēts mūsu produktā un solīja atbalstīt, veidot līdzīgas akcijas, kādas ir jau ar, piemēram, jūs varbūt esat ievērojuši, pa Radio 101 ir tādas interaktīvās akcijas, kur, teiksim, pilsētā ir kaut kas jāatrod,
un jānofotografē, jāizsūta un tādas veidi. Viņš teica, ka mēs, protams, ka varam šo te arī veidot kopā. Viņš solīja, ka mums kā startupam un kā interesantam projektam piedāvāt arī labāku cenu. Kristiāns velosargu demonstrēja arī sporta preču veikalā Gandrs. Līdzīgu signalizāciju tikai bez drošības troses veiklā varēja nopirkt vēl pagājušajā sezonā, taču pieprasījums bija mazs, tādēļ jauna partija nav pasūtīta. Man šķiet personīgi, ka tā produkta pievienotā vērtība ir šis sociālais tīkls, kas tiek plānots, kuru tiek plānots izveidot. Un es domāju, ka tā ir tā panākuma atslēga. Ja to izdotos izdarīt, tad šis produkts aiziet. Pretējā gadījumā var būt visādi. Iepriekšējā kārtā žūrija lūdza Kristiānam sagatavot finanšu plānu, kurā skaidri atspoguļots, kā viņu uzņēmums pelnīs un vai peļņa noseks ne tikai velosargu ražošanu, bet arī velokomūnas uzturēšanu un, protams, vai uzņēmums saviem darbiniekiem spēs samaksāt algas. Kristiāns vērsās pēc palīdzības pie SEB bankas eksperta. Viņš, teiksim, nebija īsti padomājis par to, ka tad, kad tiek produkcija realizēta, tad, protams, paiet kaut kāds laiks, līdz tu dabū kaut kādu naudu atpakaļ. Tajā pašā laikā tev jau materiāli, lai turpinātu ražošanu, ir jāiepērk, kaut kādi produkti ir jāsaražo, un tad attiecīgi tur tāds varbūt, tā teikt, naudas plūsmā veidojās tās caurums, kam nebija pievērsta pietiekama uzmanība. Mēs esam nonākuši pie secinājuma, ka tā pirmā investīcija, ko ir nepieciešams ielikt iekšā, lai mēs varētu uzsākt bez problēmām, ir 20 000 lati. Iepriekšējā kārtā minētā summa tagad pieaugusi par 6,5 tūkstošiem. Kristiāns plāno piesaistīt līdzekļus, ievietojot savu produktu interneta vietnē Kickstarter.com, kur pulcējas un savas idejas mēģina pārdot izgudrotāju un uzņēmēju no visas pasaules. Kaut kā sanāca tā, ka pirmspēdējā kārtā jūs esat nokļuvuši pie aprēķiniem, kas rāda, ka jums tam ir vajag 20 000. Jums ir cerības uz mūsu 10 un uz Kickstarter. Kas būs, ja būs tikai tie mūsu 10 un nekas neizdosies tā Kickstarterī? Viens variants ir banka. Otrs variants ir meklēt investoru. Kad veidojam biznesa plānu, mēs ceram, ka katrs nākušais gads potenciāli varētu būt labāks, bet tev tieši 2013. ir, kā es pareizi saprotu, vislabākais plānots, ja tev tā peļņa sāk samazināties. Tā peļņa mēs vienkārši netēmējam uzaudzēt peļņu. Mēs to peļņu atkal reinvestējam, palielinām ražošanas apjomus, palielinām algas. Varbūt kaut ko citu vajag darīt, lai nopelnītu to naudu, jo tur tā izskatās, ka gan algā, gan kopā jums uz trījiem tur tāds ļoti knapa tā sanāk pārtikšana. Šis ir pirmais produkts, kuru mēs vienkārši uztaisīsim un sāksim. Un tāpēc arī tās algas ir tik mazas, ka mēs nekoncentrējamies, ka ar šo produktu mēs nopelnīsim miljonus. Mums vajag uzsākt apgrozījumu, lai, teiksim, atkal varētu to naudu investēt un attīstīt nākamo versiju. Godīgi sakot, man arī uztrauc šī mazā pievienotā vērtība. Ja apgrozījums ir 150 000 latu un jūs tikai 6 000 dabūjat peļņā, un ja tur kaut kas bišķiņ nosvērstās, jums tie 6 aiziet pa mīnusiem, principā. Naudas plūsmā rezervi jums arī grozās ap 1%, kas ir, pirmajos gados tas ir, man liekas, dzīvot faktiski zaudējumos. Jo jūs neparedzat vienkārši problēmas iespējamās, kādas tur var būt. Jā, jāmeklē man finansists. Un steidzīgi. Iepriekšējās kārtās Kristiāns apgalvoja, ka lielāko daļu viņa biznesa veidos velosarga eksports. Jo Latvijas tirgus ir ļoti mazs, tomēr viņam nebija skaidra plāna, kā iekarot ārvalstu tirgus. No manas iepriekšējās tās profesionālās darbības ir palicis ļoti plašs klientu un partneru loks ārzemēs pa visu pasauli, vairāki simti. Un viņi tieši nodarbojās ar inovāciju ieviešanu, tā kā jaunas elektronikas ieviešanu un izplatīšanu savās valstīs. Tā kā mēs esam pietuvušies tam prototipam, tādam rādāmam, un ka plānojam arī no šīs pirmās partijas tā kā piedāvāt paraugus un izsūtīt un tādā veidā tos pa eksportu apgūt. Un visbeidzot, velosarga komanda ir atnesusi demonstrēšanai jaunu prototipu, kas ir jau pavisam līdzīgs tam, kādu varēsim nopirkt veikalā. Mēs aktivizējam signalizāciju. Teiksim, šī ir sargāšanas režīms, es pēc tam ievietošu trosi nodemonstrēšu. Tagad, teiksim, man rokas trīc, viņa jau brīdinājums izdod, ka ir sajusta vibrācija kaut kādā tuvākā laikā. Jā, rokas trīc, viņa nostrādāja pilnā tajā režīmā.
Principā darbojas arī kā uztraukuma mērītājs. Nu jā, teiksim, iedodot rokā paturēt, varētu arī saprast, cik cilvēks varbūt ir uztraucies. Varbūt tas ir melu detektors, ko jūs esat izgudrojuši. Mēs sakam jums paldies un cerams, ka tiksimies finālā. Vairāk pārliecības, lai tas nesāk tā kā nākamreiz darboties. Dod citam, kuram ir rokas. Beidzot bija parādījušies skaitļi bezskaitlīgāki. Tas nevar teikt, ka tas bija pašmērķis, lai viņš to parādītu, ka tagad tas bizness nav dzīvotspējīgs, bet viņš uz tādas naža asmeņa, tā kā bija izplānots tas budžets, ka tur tie riski bija pārāk lieli. Jebkurš, kā saka, kustība pa labi, pa kreisi, un tu esi miris. Ja. Viesturs Liepkalns ir strādājis ārzemēs pulksteņu veikalā. Tur viņam radās ideja ražot koka rokas pulksteņus, un viņš atgriezās Latvijā. Šis koka rokas pulkstenis izgatavots no kļavas koka. Viņš ir apstrādāts ar beici un pēc tam nolakots. Iepriekšējā tikšanās reizē žūrija bija pārsteigta par mazo peļņu, ko Viesturs plāno gūt pārdodot pulksteņus. Tikai 5,5 latus no viena pulksteņa. Ir kaut kādi varianti, kā tu vari palielināt tā pulksteņa vērtību, līdz ar ko arī attiecīgi cenu. Žūrija izteica viedokli, ka lielākā koka pulksteņa pievienotā vērtība būs oriģināls dizains. Tagad Viesturam jāpierāda, ka viņš tirgū spēs konkurēt tieši ar dizainu. Mēs esam sākuši meklēt dizaineru, lai mūsu ražotie pulksteņi būtu vairāk autentiskāk dizainu. Tas varētu ritēt nedaudz ātrāk. Mums ir pirmie kandidāti, bet man šobrīd vēl neapmierina tie dizaini, ko viņi piedāvā. Izmantojot savus kontekstus, ko esam iegūst strādājušies ārzemēs. Ir arī uzņēmums ārzemēs, tas ir Karību reģionā, kuram ir vairāk veikalu un kurš būtu ieinteresēts izplašīt šos koka pulksteņus. Šī paša uzņēmuma īpašnieks arī ir pasūtījis pirmo ekskluzīvo koka pulksteni. Viņš vēlas šajā koka pulkstenī individualizēto dizainu. Viņš vēlas lielisku mehānismu, Šveicā ražoto ETA, un arī viņš vēlas safīra kristālu. Tātad viņš ir veicis tā priekšrakstu, lai viņam izveidotu specializētu pulksteni. Mūsu galvenais klients tie cilvēki, tie radoši cilvēki no 25 gadiem uz augšu, kas vēlas būt nedaudz nestandarti un izcelt savu personību, un arī daļu domājoši. Mēs izskatām iespēju, kā mēs arī varētu vairāk nopelnīt, tas ir veidot šos ekskluzīvākus pulksteņus, kas ir individualizētiem pasūtījumiem. Kā rāda pie mūsu pirmajām pasūtījumam, tad tur mēs varam arī nopelnīt vairāk, diezgan lielu papildus summu. Kur būs tas jūsu pamatfokus? Mēs teorētiski es vēlos izveidot divus zīmolus. Viens, kas ir ekskluzīva pulksteņu koka, un viens, kas ir normāls cenu kategorijā, plašākai pieejamākai patērētājiem. Šī pulksteņa burvība slēpjas tā vienkāršībā, kā saka angliski, the less is more. Kad uzliec šo pulksteni uz rokas, tā sajūta ir tik brīva, patīkama un viegla. Kā radošam cilvēkam ir svarīgi izcelt savu personību, un koka pulkstenis ir lieliski iespēja, kā to panākt. Tas ir ekoloģisks Latvijas produkts. Tas, ko mēs vēlējāmies, kaut vai dažus piemērus pulksteņiem, kas uz mums atstātu tādu svaigu iespaidu. Protams, tas, kā jums teicu, tas nav nedēļu jautājums, tas ir pietiekoši ilgs risinājums, jo tos, ko man atsūtītos piemēri, tie cilvēki, kas viņu varētu uzrakstīt un uzzīmēt, viņi bija man nepieņem un es nevēlos tādus ražot. Tāpēc man ir vajadzīgs kaut kāds laiks, lai šos kvalitatīvus dizainus arī izstrādātu. Bet man kaut kā tomēr nepārliecina. Tu mums prezentē savu produktu, tu prezentē ideju, tu neprezentē biznesu. Es joprojām nesaprotu, kāpēc nekāds cits man patīk pulksteņi, man patīk viņus ražot, un tā ir mana aizrautība, un es vēlos izveidot lielisku zīmolu, kas nodarbojas tieši ar ekoloģisku un tā dizainiski interesanta pulksteņa izgatavošana. Es viņus vēlos pārdot. Izspēlēm plānu B, nav tev šī balva. Ko tad tu darīsi? Mēs esam vērsties šajās valsts atbalsta programmās biznesa uzsācējiem, un mēs pat īpaši nereiķinamies ar šī konkursa balvu. Pārfrāzējuši savādāk. Vai tu meklē investoru šim projektam, jeb nemeklē? Es nemeklēju viņu realizēšu no saviem līdzekļiem. Es tev darīšu pats. Tad jau mēs neesam vajadzīgi. Faktiski, jā. Tad... paldies, jā. Piedod par secinājumu. Paldies, jā. Man jau ir partners uz izmešanu.
Viņš bija turpat, kur sākumā. Lai gan cerība bija, ka šoreiz viņš varbūt būs ticis tālāk uz priekšu. Viņš joprojām uz vietas tur ģenerēja idejas, kuras viņš nebija pārdomājis pirms tam, it kā aizbildinoties, ka šie projekti varbūt nenotiek tik ātri, kas iespējams arī ir taisnība. Bet vienalga viņš varēja vairākus mājas darbus tomēr izdarīt, kaut kā uzturēt to interesi pie tā projekta, jo šobrīd bija izskatījās tā, ka viss jau ir noticis apmēram. Man tā uzvilka augšā, es nevaru, es stāvu, domāju, ko tu man uzdot tos jautājumus, tāds pilnīgs muļķīgs. Te jau mēs te neesam vajadzīgi. Būs baigais darbs jāiegulda. Te ko mēs neņem to kredītu, tagad netaisīt man jums ceļos mesties? Protams, ka es viņu uztaisīšu, arī bez jums, Oskars Putniņš vēlas pelnīt naudu, izdalot par brīvu planšetdatorus ar 2 ekrāniem. Lielākais ekrāns kalpos kā parasts datorekrāns, savukārt apakšējais būs domāts tikai reklāmām. Vizuāli tas izstīsies šādi. Visi planšetdatori būs savienoti vienā tīklā un kalpos kā mārketinga rīks reklāmdevējiem. Oskars un viņa partneri pelnīs pārdodot reklamēšanās iespējas šajā tīklā. Man ir bažas par to, vai jūsu izdevumi vairāk 100 000 latu kopā spējas atpelnīties no baneru reklāmas, kas nav tā dārgākā reklāma. Iepriekšējā raidījumā Oskars Putniņš un Jānis Avotiņš solīja, ka nodemonstrēs Mablet tīkla simulāciju. Jums būs iespēja pirmajiem izmēģināt mūsu 0. prototipu Mablet tīklu. Un šim nolūkam es vēlētos palūgt jūs atļauju, jūs uztaisīt jūsu bildīti. Kamēr simulācija tiek sagatavota demonstrēšanai, Mablet duets informē žūriju par iepriekšējās 3 nedēļās paveiktajiem darbiem, tā skaitā demonstrē produkta video reklāmu. Iegādājoties jaunas, dārgas tehnoloģijas, mēs atsakāmies no kādas citas ikdienišķas vajadzības. Neierobežo sevi. Lieto Mablet. Ļoti pārliecinoši. Pa 0 latiem mēs ar liecakam saņemt. Oskara komanda savam tīklam ir atradusi jaunus potenciālos klientus. Tagad tie būs ne tikai reklāmas aģentūras, bet arī darbā iekārtošanās biroji. Mēs varēsim tad pārdot šo datu bāzi cilvēkiem, kuri tieši meklē darbu, tie, kas vēlēsies, protams, lai viņus uzrunā aģentūras. Un ne tikai tas, viņus varēs arī noturēt darba interviju tieši caur mūsu rīku, tieši saistē. Tad jūs jātērē ne laiks un vispārējais. Nākamais mūsu tirgus tātad būs anketēšana, tad e-anketēšana. Nākamais tirgus būs programmatūras uzturēšana. Piemēram, tā varētu būt restorāna programmatūra uzturēšana. Ejot cilvēkam veikalā, čili pizzā, viņam uzreiz apakšā nevis reklāma, bet uzrakstīšu menu vai ēdienkarti, uzspiežot virsū, tiekot atklāja attaisās vaļā uzreiz tā konkrēta restorāna ēdienkarti. Un turpat uzreiz arī var pasūtīt uz vietas. Tiek kliedēts mīts par to, ka šo te aparatūru varētu kaut kā ļaunticīgi izmantot un uzlauzt, ielaužoties fiziski. Šis ir eksperts no Portīvo datoru servisa, kas faktiski mūs arī konsultē daudzos jautājumos, un šeit ir viņa viedoklis faktiski. Datorā var iestrādāt čipu, bez kura tas nefunkcionē. Veicot datoru atvēršanu, kurš ir aprīkots ar šādu drošības čipu, atvēršanas brīdī drošības čipu iestatījumi tiek dzēsti. To var panākt, izmantojot vienu vai vairākus drošības slēdžus. Ierosina izmantot līmētus šleifus, kas savieno LCD ar pamatplati. Šleifu iespējams pielodēt pie korpusa tā, lai atvienošanas brīdī tas tiktu bojāts neatgriezeniski. Iepriekšējās kārtās Oskars solīja parādīt žūrijai nodomu protokolu ar potenciālo investoru. Investors, mēs apsolījām, ka būs investoru nodomu protokols. Mēs neesam izpildījuši šo solījumu tā iemesla dēļ, ka mums neizdevās pārliecināt investoru, ka mēs varēsim ievērot pilnu konfidencialitāti. Diemžēl jāsaka. Godīgi un saprotam, tas kārtībā. Toties Mablet komanda ir uzaicināta prezentēt savu ideju Starptautiskā riska kapitāla fórumā Vācijā. Tur piedalīsies investori no Eiropas, ASV, Kanādas, un mūsu pārstāvji stāstīs par iespējām investēt Latvijā, par mūsu valsts priekšrocībām. Un tā kā Mablet ir inovatīvs produkts, kura meklēto investīciju apjoms liek raudzīties pāri Latvijas robežām, tad mēs piedāvājām iespēju prezentēt savu ideju investoriem šajā fórumā Vācijā. Rudolfs ar Mablet ideju iepazinies jau pirms gada.
Un neskatoties uz vairāku sacensību žūrijas pārstāvju skeptisku attieksmi pret to, joprojām uzskata, ka Oskaram un viņa partneriem idejas realizēšana ir pa spēkam. Svarīgi ir tas, kādi cilvēki ir sapulcināti ap tevīm, kāda ir šo cilvēku deksme un virzība virzīt šo ideju. Un trešais, manuprāt, ir tehnoloģija, kas ir šī biznesa pamatā. Tas ir trīs svarīgas lietas. Manuprāt, Mablet idejai šīs visas trīs lietas piemīt. Mablet komanda ir pārskatījusi arī finanšu plānus un atradusi veidu, kā samazināt planšetdatoru pašizmaksu sev. Šobrīd mēs runāšu Maksimu mums ir izteikusi piedāvājumu uzreiz visu 200 000 dalīt caur viņu tīkliem. Tādā veidā viņi sedz ievērojumu procentu no katra no šiem te planšetdatoriem. Maksimai tas ir pirmkārt reklāma, otrkārt datoriem mēs runājam šobrīd, ka varētu mazu logo uzlikt, tas viņi ļoti gribētu, lai būtu aizmugurē. Un trešais ir, viņi vienkārši reiķinās to, ka cik viņiem tagad tērē reklāmās, tad viņiem dienā būs atvēlēts, teiksim, tiem reklāmām kaut kāds 5 minūtes, piemēram, uz katru no šiem datoriem. Un otrkārt, tad viņiem, kas viņi teica, mums interesē vienā nosacījumā, ja tas netiek dalīts citos tīklos. Tātad viņi gadā jums ir gatavi nolocīt 1 miljonu. Šis te viņi teica, samaksāt. Tātad mēs, principā, nevis tā, ka mēs uzreiz 200 000, bet tas ir pa gadiem, principā pa periodiem. Teiksim, pirmajā gadā 50 000 tiek planšetdatori izdalīts, otrajā tur viss ir iekšā. Bet idejiski tās viņi morāli gatavi 1 miljonu gadā samaksāt jums vienkārši pārskait un ir gatavs. Ir pat pierādījums, šim te sarunām. Jā, e-pasts, ko varbūt ir ļoti vajag, mēs varam atvērt. Lai arī sacensību dalībnieku prognozes par peļņu ir kļuvušas piezemētākas, tās joprojām šokē žūriju. 3. gadā, 15. gadā, un tie lati šeit minēti, ja? Jā. Jūs ieņēmumus plānojat ap 1 miljonu latu mēnesī. Peļņa 7,5 miljoni gadā. Nē, tas ir pēdējā. Tā ir rakstīts. Jūs zināt, cik ir, piemēram, tie pašiem Delfiem reklāmas ieņēmumu gadā? Vai Draugiem? Vai TVNetam? Kas lielākie portāli? Inboxer? Godīgi sakot, nē. Precīzi, varbūt. Mēs esam ņēmuši tādu vērā pašu mārketingu, teiksim, cik uz reklāmām aiziet, cik uz baneriem, teiksim, gadā aiziet tas budžets, kas ir miljonos. Mēs esam skatījušies pa sadaļām televīzijai, tad žurnālos. Tas viss tik ņemts vērā. Beidzot ir sagatavota arī tīkla simulācija, un katrs žūrijas pārstāvis var pārliecināties, kā mazākajā ekrānā parādās reklāmas un kā uz tām uzklikšķinot var iegūt vairāk informācijas par piedāvājumu. Mablet komanda iecerējusi vairākus reklāmas pārdošanas modeļus. Viens no tiem ir maksa par klikšķi. Jo vairāk Mablet lietotāji noklikšķina uz reklāmas, jo vairāk naudas reklāmdevēji ieskaita Oskara uzņēmuma kontā. Te ir klikšķi, man laikam bija kaut kur pults, bet es tāpat. Pirmais bija 3, tad bija 5, tas ir 8, trešais 11 un vēl 3, 14, 18 kopā. Tad 5 minūšu laikā mēs esam 18 klikšķis uztaisījuši. Mūsu konsultēja profesionāls teica, ka vidēji Latvijā viens klikšķis tad maksā no 10 līdz 40 centīmiem. Tad es jums jautāšu, tad mēs varam ņemt to mazāko, varbūt kaut vai 10 centīmi. Vai kā jūs domājat, cik varētu būt vērts šāds klikšķis? 10 centīmi, ļoti labi. Tātad, ja mums ir 200 000 izdalīti datori, cik varētu vienas dienas laikā viņi strādāt, kā jūs prāt, tāds skeptiski? Ieslēgties varētu dienas laikā no 200 000. 5. daļa, 3. cik? Pusi, droši. Pusi būtu stipri pārspīlēt. Jā, varbūt liekam 10. daļu, kad katrs 10. dators vienreiz dienā ieslēgsies. Jā, varētu tā būt. Tātad, ja mēs ņemam no 200 000 10. daļu, tas 20 000 dienā varētu būt, kad ieslēgsies. Jā? Tātad mēs šeit esam 5 no 20 000, tā ir 4000 daļa. Tad, ja mēs skatāmies 18 klikšķi reiz 10 centīmi, tā, man sanāk lats 80. Tad lats 80 mēs pareizinām ar 4000. Tad 5 minūšu laikā 7200 lats mēs šobrīd nopelnījām. Bet tas ir tādi, ja mēs tur klikšķinām. Tieši tā. Bet kāpēc, lai es tur klikšķinātu? Es daru savas darbības un neklikšķinu uz tā lauka. Tāpēc, ka reklāma būs priekš jums orientēta. Viņa būs priekš jums interesanta. Cenšoties pārliecināt žūriju, un man esot atbildīgam par to, ko jūs sakat, jūs izmantojat skaitļus, kuriem iespējams nav racionāla ekonomiski pamatojuma šī tirgus ietvaros, kas savukārt nozīmē to, ka ir vēl jo svarīgāk redzēt, kādas jums ir idejas par ekspansiju ārpus Latvijas. Jā, tad paskaidrošu. Tad arī, teiksim, 3. gadā, ja es nemaldos, kad mūsu naudas plūsma pēc mūsu finansu aprēķiniem paliek pozitīva, un tas ir 3. gada 1. ceturksnis, kad tie 2 miljoni, tas mums atļauj jau tālāk ieguldīt līdzekļus jau ārpus Latvijas, palielinot tādējādi tirgus kapacitāti, attiecīgi ietilpību, potenciālu,
un ieviest daudz lielāku pirktspēju. Jā, ar daudz lielāku pirktspēju. Iespējams, tiešām tas, ko jūs stāstat, ir kaut kas fantastisks. Iespējams, tas ir nākamais Skype, bet es tad nesaprotu, priekš kam jums 10 000 vajadzīgi. Elementāras lietas, kas ir saistītas, piemēram, ar tehniskās elektronikas laboratorijas izveidi, kas iekļaut sevi elektronikas nopirkšanu, elektronikas diagnostikas iekārtu nopirkšanu, un galvenais ir viena projektēšanas programmatūras licences, kas vien jau ir 2000. Tas ir, respektīvi, tanī brīdī mēs radām šo tehnoloģiju, šo rīku, un tanī brīdī mēs viņu varam reāli gan nodemonstrēt investoriem, gan vispārējo, gan arī no šī rīka pēc tam izmantot un radīt rūpnīcai šo te prototipu, kuru var laist ražošanā. Labāk 10 000 rokā nekā 1 miljons uz papīra. Ja godīgi, tad man šodien gribējās celties kājās un sviest ar to planšeti viņam. Es ļoti ceru, ka tas ir mans aprobežotais un sazāļotais prāts, kas tam visam nespēja noticēt. Tās summas un tā tirgus pārdalīšanas revolūcija, ko viņi te gatavo, es tam vienkārši nespēju noticēt, jo tās summas ir ārprātīgi lielas un, manuprāt, ļoti tālu no realitātes. Viņi tur grasās nopelnīt ir 10–12 reizes lielāks nekā top 3 interneta saiti Latvijā. Tajā pašā laikā ar 5–10 reizes mazāk auditoriju. Sākot ar otro kārtu, žūrija balso par sacensību dalībniekiem ar naudu. Pēc trešās kārtas vadībā atrodas koka brīļu autors Antons Stepanovs. Vienā kārtā katra žūrijas pārstāvja rīcībā ir 500 latu. Viņi var iztērēt visu summu, taču var daļu naudas pataupīt arī nākamajām kārtām. Žūrijas pārstāvju kontos atgriežas arī tā nauda, ko viņi piešķīra spēles dalībniekiem, kuri izkrita no spēles. Tā Mārtiņa Labāna rīcībā šodien ir 620 latu. Kārlis Denēvičs var investēt firmas noslēpuma projektos 540 latus. Eva Sietiņsone Zatlere, kura pārņēmusi Andra Vaitekūna kontu, 645 latus. Jāņa Caunis rīcībā ir 500 latu, bet Jānis Volberts var iztērēt 550 latus. Divi krītāri. Tā jau redzēs, nav ne jausmas, godīgi sakot. Cik šodien krīt ārā? 2. 2? Ārprāts, nu tad jau man jāsāk ģērbties. Žūrijas naudas sadalījums liecina, ka finālam ir kvalificējušies lojalitātes karš apvienotājs Guntis Čoders, topošais koka briļu ražotājs Antons Stepanovs un velosignalizācijas idejas autors Kristians Līcis. Savukārt veselīgā dzīvesveida popularizētāja Inese Ziņģīte 3 sacensību kārtu summā saņēmusi vismazāko vērtējumu. Gana daudz bija darīts šajā kārtā. Mēs pat iepazinām, kas ir betona finieris. Un tomēr ar to ir bijis par maz, un diemžēl jāsaka, Inesei Ziņģītei fināls nespīd. Mums ir palikusi viena brīva vieta finālā, bet mums tam ir 2 kandidāti. Un šie kandidāti ir ambiciozā projekta Mablet autori, kurus pārstāv Oskars Putniņš un koka pulksteņu fans Viesturs Liepkalns. Viestur, mēs pārliecināmies par to, ka tu esi vairāk pārdevējs šajā brīdī nekā uzņēmējs. Un savukārt par tavām uzņēmēju prasmēm mums joprojām mēs laužam galvu par to, vai tiešām tik daudz naudas ir iespējams nopelnīt. Tad dod man roku, otru roku un šo roku. Nu, tad žūrija atgādināšu. Katru reizi dala naudu, un šī nauda summējas. Līdz ar to no kārtas uz kārtu ir ārkārtīgi svarīgi progresēt. Un es domāju, ka tieši tādēļ, Viestur, diemžēl, Oskars ir tas, kurš turpina sacensību finālā. Summējot 3 kārtās iegūto naudu, sacensību favorīts joprojām ir topošais koka briļu ražotājs Antons Stepanovs, bet sarakstu noslēdz Mablet runas vīrs Oskars Putniņš. Sacensības firmas noslēpums organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu. Sacensību strateģiskais partneris SEB banka. Sacensības firmas noslēpums sāka 31 biznesa idejas autors. No viņi ir palikuši 4. Pēc nedēļas viens no viņiem pametīs šo spēles laukumu ar 10 000 latu. Kurš tas būs? To šoreiz lems ne tikai žūrija, bet arī jūs, skatītāji.
Skatieties sacensību finālu tiešraidē nākamā ceturtdiena uzreiz pēc panorāmas un balsojiet par jūsu favorītu. Sacensību dalībnieku gaitām varat turpināt sekot arī laikraksta dienas biznesa portālā db.lv. Tiekamies pēc nedēļas!